tika izveidots amatniecības centrs. Sākotnējā ideja bija attīstīt šo kokamatniecības klasi, aprīkot ar darba galdiem, lai būtu vieta, kur bērniem mācīties. Projekts, kas saistīts tieši ar Sorosu, tas bija tāds grūdienis. Idejas sāka nākt gan no pašiem iedzīvotājiem, gan no veidotājiem. Kādreiz zāģēt es vispār nemācēju. Skudriņu zāģēju, salauzu visu asmu un 11. Nelielu skudriņu kādām 10 dienām. Vienmēr no šī lielā cilvēku kopuma, kas piedalās šajās darbnīcās, vienmēr atrodas kāds, kuru tas aizrauja. Kurš agrāk domājis, ka viņš neko neprot un viņam nav ideju, viņam pēkšņi viņas rodas. Tie, kas neaiziet tālāk uz augstākām izglītības iestādēm, viņiem tas varbūt būs, kas materiāli sevi varēs uzturēt. Viņiem dota viena no iespējām. Ko tālāk darīt? Tas nodara arī nākotnē, kad visādus celtnes cirkt, ir arī jāprot zāģēt uz dēlis. Piemēram, ja iegriež par mazu caurumu, viņu var ar vīlīti pavīlēt, lielāku sataisīt. Ja par lielu, tad jāņem jau par jaunu. Ir tagad tādi cilvēki, kas jau māca citus. Piedalāmies jau gada tirgos, piedalāmies tādos amatnieku tirdziņos, mācam tālāk. Bieži atnāk zēni, viņi saka, to nevar izdarīt. Un es saku, var izdarīt, ja es pats to esmu taisījis, es zinu, un ka to var izdarīt. Un tad parādīšu viņam, kā to var izdarīt. Pulkam jāprot viss, pilnīgi viss, kas ir iedomājies. Meitenēm ir jāprot tas, kas meitenēm ir jāprot. Ēst gatavošana, drēbes mazgāšana, auklēšana. Jebkurš darbs, kuru iesākts, ir svarīgi viņu pabeigt. Un lai vai tas ir liels vai mazs, nav būtiski, bet vispār kā nonāk līdz tam rezultātam. Tas, kas mums bija iecerēts, tas, ko mēs bijām izdomājuši, mums darbojas un kolosāli darbojas.